Tagad vēlētos uzaicināt Mantas Jasikunis, kas ir programmas vadītājs LTG Infra, kas šobrīd atrodas Viļņā. Mans, vai jūs tur esat? Yes. Vai varat redzēt manus slaidus? Jā, paldies. Vispirms paldies visiem par iespēju piedalīties šajā webinārā. Es esmu Mantas Jasikunis no Lietuvas. Esmu programmas menedžeris LTG Infra Rail Baltica. Es centīšos īsumā iepazīstināt, kāds ir šī brīža projekta ieviešanas status Lietuvā, būvniecības stratēģijām un iepirkumiem. Zinu, ka šodienas galvenais temats ir iepirkumi, bet, lai labāk saprastu mūsu iepirkumu stratēģiju, es jūs iepazīstināšu arī ar projekta ieviešanas un būvniecības stratēģiju. Īsumā, kāds ir status Lietuvā? Slaidā varat redzēt, ka projekta ieviešana Lietuvā ir sadalīta 3 reģionālos reģionos, kas ir no Kaunas līdz Latvijas robežai, no Kaunas līdz Viļņai un no Kaunas līdz Polijas robežai. Kaunas Latvijas līnija ir tikusi vis tālāk, jo šeit jau ir noslēgtas teritoriālās plānošanas procedūras un jau ir sākta būvniecības darbi. Kaunas Viļņas līnijā teritorijas plānošanas process šobrīd norisinās zemes iegūšanas jautājumu risināšanu. No Kaunas līdz Polijai teritoriālā plānošana ir pēdējās stadijās, un zemes iegūšanas procedūras ir iesāktas, un projektēšanas pakalpojumu iepirkums šobrīd ir progresā. Un mums ir jārunā par šo Kaunas Viļņas mēzglu. Šis ir diezgan sarežģīts punkts, ir iesākti zemes iegūšanas procesi un arī norita projektēšanas iepirkuma procesi. Īsumā informācija par būvniecības stratēģiju. Kā jūs varat redzēt, būvniecības darbi ir sadalīti šajās projektēšanas sekcijās. DS1 no Kaunas līdz Paņevežai, DS2 no Paņevežas līdz Latvijas-Lietuvas robežai. Katra projektēšanas sekcija tiek sadalīta prioritātes sekcijās. Kā jūs varat redzēt slaidā, katra projekta sekcija ir sadalīta 4 prioritāšu sekcijās. Varam pāriet pie iepirkuma. Šajos slaidos, šajā prezentācijā, redzat, ka iepirkumi ir sadalīti 3 daļās. Iepirkums būvniecībai, iepirkums tieši projektēšanai, būvniecībai un iepirkumi projektēšanai. Šobrīd mums ir 2 iepirkumi, kas norisinās uzbērumiem un struktūru būvniecībai. Līnijā Kauna-Paņeveža 2 konkrētās sekcijās. No Kaunas līdz Šveicārijai, šeit ir Migala, un kopumā tās ir 36 km garas daļas. Un pieteikumu iesniegšanas datums ir 2. ceturkšņa beigas. Mums ir 3 iepirkumi, kas drīz tiks izsludināti. Līnijā Kauna-Paņeveža, uzbērumam un struktūru būvniecībai 3 konkrētās līnijās, kas ir šeit ar Mīgalu, no Mīgalas līdz Balčūniem un Balčūniem līdz Jonišķiem. Un kopumā garums šai līnijai ir 49 km. Un mēs grasāmies izziņot
šo konkursu otrā ceturkšņa beigās. Un es vēlētos pievērst jūsu uzmanību gaidāmajam iepirkumam, kas ir saistīts ar virsstruktūras, tātad pašu sliežu būvniecību. Tas, kas būs domāts visai līnijai no Kaunas līdz Latvijas robežai, kas ir 168 km gara līnija. Šis iepirkums tiks izziņots šī brīža statusā otrā ceturkšņa beigās. Pāriesim pie iepirkumiem, kas ir izziņoti saistībā ar projektēšanu un būvniecību. Viens no tiem būs Kaunas mezglā, un otrs būs daļā no Paņevežas līdz Lietuvas-Latvijas robežai. Tātad Kaunas mezgla sekcijā mēs izziņosim iepirkumu par punktu objektiem, kas būs tilti, viadukti un tuneļi, un mēs izziņosim šo iepirkumu otrā ceturkšņa beigās. Otrs iepirkums būs Paņevežas Latvijas robežas sekcijā. Tiks būvēti uzbērumi un struktūras, 54 km gara līnija, un šīs iepirkums tiks izziņots trešā ceturkšņa vidū. Tālāk mēs varam pāriet pie iepirkumiem, kas ir saistīti ar projektēšanu. Un šeit es vēlētos pievērst jūsu uzmanību tam, ka lielākā daļa no šiem iepirkumiem būs saistīti ar kvalifikācijas vērtēšanas sistēmu. Tātad potenciālajiem piegādātājiem vajadzētu būt dokumentiem, kvalifikācijas dokumentiem, lai viņi vispār varētu atbilst kvalifikācijas prasībām. Un mēs iepriekš grasāmies pirms kvalificēt šos klientus, tad šiem kvalificētajiem klientiem būs iespēja turpināt piedalīties nākamajās konkursa sadaļās, tad uzturiet šo ļoti nopietni. Mums būs 7 iepirkumi saistībā ar projektēšanu, 4 līnijā no Kaunas līdz Latvijas robežai un 3 Kaunas Viļņas sekcijā. Sekcijā Kauna Latvijas robeža būs projektēšanas pakalpojums jaunai dzelzceļa infrastruktūrai Paņevežas mezglā, otrais projektēšanas pakalpojums reģionālo savienojumu būvniecībai un reģionālo staciju būvniecībai Kaunas pilsētas mezgla līdz Latvijas robežas sekcijā. Trešais iepirkums projektēšanas pakalpojums Paņevežas infrastruktūras apkopes punktam un otrs Kaunas infrastruktūras apkopes punktam. Visi šie iepirkumi tiks izziņoti otrā ceturkšņa beigās. Un mums ir 3 gaidāmie iepirkumi sekcijā Kauna Viļņa, kas ir projektēšanas pakalpojums Vievis stacijā, reģionālajā stacijā Kaišadoris un Viļņas mezgla projektēšanas pakalpojums. Un mēs plānojam izziņot arī šos iepirkumus otrā ceturkšņa beigās. Un es vēlētos dalīties ar mūsu gaidām un ieteikumiem vai padomiem mūsu potenciālajiem piegādātājiem. Tad gatavojieties ne tikai pašam iepirkumam, bet arī līguma izpildē, jo šis ir viens no galvenajiem faktoriem veiksmīgai projekta ieviešanai.
Iepirkumu laikā sūtiet savus jautājumus pēc iespējas ātrāk, esiet proaktīvi un dodiet mums zināt, ko var uzlabot. Visa informācija un visi dokumenti, kas ir saistīti ar iepirkumiem, ir atrodami iepirkuma plānā Rail Baltica org mājaslapā. Un tas arī no manas puses ir viss. Paldies, Mantas. Diezgan informatīva prezentācija un prieks arī redzēt tevi virtuāli. Mums ir daži jautājumi. Jautājums saistībā ar Neris tilta būvniecību. Cik tālu ir tilta būvniecība? Ir sarežģīts jautājums. Teiksim, mēs virzāmies uz priekšu šajā situācijā, un es ceru, ka tuvākajā nākotnē uzlabojumi būs redzami. Un par progresu šajā jautājumā mēs vairāk uzzināsim LTG infrakomunikācijas kanālos, kā jau mēs vienmēr to varam. Paldies. Ja vēl ir jautājums saistībā ar iepirkumu par punktveidu objektiem Kaunijā. Tātad ir divās stadijās. Kādēļ, piemēram, ir gadījumi, kad projektēšana un būvniecība tiek iepirkti reizē? Kāds tam ir iemesls? Iemesls ir diezgan vienkāršs. Kaunas mēsgls ir galvenā līnija no Kaunas uz Poliju, un visi zina, ka mums ir jāsavienojas ar Poliju līdz 2030. gadam. Un organizēt iepirkumu vienā stadijā, nevis pa divām stadijām, mēs ļoti paildzinām projekta ieviešanas laiku, un stratēģija, kur mēs esam pieņemuši, ļauj mums uzsākt šo punktveidu objektu būvēšanu, tātad tiltu, viaduktu būvniecību ātrāk nekā maģistrāles būvniecības procesu. Tātad atbilde ir pavisam vienkārša, lai mēs varētu pātrināt projektu ieviešanu. Liels paldies, Mantas!